Čau visiem! Šodien es izdomāju to, ka es gribu iznākt laivā, pārunāt par tēmu attiecības ar Dievu. Un īstenībā tas ir ļoti vērtīgi un nevis tikai nozīmīgi, bet ka tas ir ļoti svarīgi. Tātad, kā mēs zinām, Dievs mūs radījis, un Dievs grib attiecības. Viņš ir jau no paša sākuma ir ielicis to, ka mums vajag šīs attiecības. Un šajās attiecībās Dievs mūs slīpē, lai mūsos nobriest šis svētā gara auglis. Un, ja mēs esam attiecībās ar Dievu, tad mums rodas auglīga dzīve. Un, protams, ir viens mums, kas mums tā kā traucē šīs attiecības, un šis attiecību traucēklis ir Sātans, kas vēlas aprīt mūsu attiecības ar Dievu, un viņš negrib, ka tev ir šīs attiecības ar Dievu tā kā nevis, ka tu viņu zini, tā kā jā, es zinu, ka ir Dievs, bet ka tiešām, ka tu viņu pazīsti, un ka tu viņu vari gan ar kā uzrunāt kā tēvs, un ka tu esi tiešām ar viņu uz tu. Un viņš, Sātans vēlas, lai tu attālinies no Dieva, viņš lai tev tur spēr visās lietas iekšā, lai tikai tu attālinātos no viņa. Tev ir jāzina vismaz 3 lietas, kas ir vienmēr un kas nemainās. Kāds ir Dievs un kāds viņš nevar būt. Tad Dievs nevar melot, Dievs nevar mainīties un Dievs nevar kļūdīties. Tev ir jāsaprot to, ka attiecības ar Dievu, tas tev ir jāveido kā dzīves stils. Un tas kā labs ieradums. Un mēs sējam Dieva valstībai. Tad ir tāds arī Bībelē teiks par to, kur būs tava manta, tur būs tava sirds. Tad manta tā ir vērtība. Un arī tev kā es pierakstījusi par to, ka kur būs tava vērtība, tur būs arī tava sirds. Tad kā tad iet šajās attiecībās ar Dievu? Un kā mēs varam vispār veidot šīs attiecības? Un pirmkārt tev ir jāsaprot to, ka tev ir jāpiedzimst no augšas. Un tas nav tā, ka tev ir jāpiedzimst atkal no jauna, kā no mammas vada ir jāizlien ārā. Nē, tas ir domās no tā, ka tev piedzimst no svētā gara. Ka tu kļūsti par kristēti, ka tu atzīsti Jēzu Kristu kā savu glābēju. Ka tu piedzimst no augšas, ka tu saņem šo svētā gara kristību. Un tev ir jāpiedzimst no augšas, to, ka tu izslāpts pēc Dieva. Un viena no tām lietām, ko arī var piefiksēt, to, ka cilvēki, kuri ir piedzimuši no augšienes, viņi slāpst pēc Dieva. Un mēs pastamies Bībelē, tad 1. Pētera vēstulē, 2. nodaļā, 2. pantā rakstīts: kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīga tīra piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābt. To, ka tiešām, ka tu reāli lasi Bībeli, tu vienkārši ej un tu vienkārši tiešām uzsūc to visu, tu vienkārši ņem un lasi, jo tev reāli gribās zināt par savu Dievu. Tu gribi zināt, kas viņš ir, tu gribi zināt, kas ir tas, ko viņš nodarbojas, kāds viņš ir. Tu vienkārši lasi un tev uzrunā katrs vārds, un tu tā kā gribi saprast, un tu varbūt arī tā, ka tu neko nesaproti, bet tu vienkārši lasi, jo tu gribi uzzināt. Un tad nākamais topiks ir tas, ka tu uzvara par grēku un pasauli. 1. Jāņa. Tad pastīsimies, vai es atradīšu tā uz sītiena. Kur ir 1. Jāņa. 5, 3, 9. Pastīsimies, kas tur ir. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa dīglis paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. To, ka tev dabīgi ir, protams, miesiski, mēs darām kaut kādas lietas, nav tā, ka mēs neizdarām kaut ko sliktu, bet mūsos ir tas, ka svētais gars mums palīdz saprast, hei, šitas nav Dievam tīkams. Un tad vienkārši mēs cenšamies, lai tā kā sorry Dievs, tā kā piedod Dievs, man tiešām žēls piedod Dievs, ka es tā darīju, palīdz saprast, hei, šitas nav Dievam tīkams. Un tad vienkārši mēs cenšamies, lai tā kā sorry Dievs, tā kā piedod Dievs, man tiešām žēls piedod Dievs, ka es tā darīju, es nedarīšu, ceļš, tu palīdz, ka man es atgādās. To, kad grēko. Tu nejūties komfortā to darīt, jo tu gribi tavs tētis priecīgs par to, ka tu esi nevis, ka tu ļoti pateicīgs par to, un tu turpini. Vienkārši tu gribi darīt labu savam tēvam. Tas ir pilnīgi normāli, kā es arī esmu vecāks, un man ir mamma un tētis, un tas ir pilnīgi normāli, ka tu gribi saviem bērniem. Tas ir pilnīgi normāli, kā es arī esmu vecāks, un man ir mamma un tētis,
Un tas ir pilnīgi normāli, ka tu gribi saviem bērniem, saviem vecākiem tā kā izdarīt ko labu. Tu gribi, lai un tas ir pilnīgi normāli, ka tu gribi saviem bērniem, saviem vecākiem tā kā izdarīt ko labu. Tu gribi, lai viņi ir par tevi. Tu arī darīji arī saviem stāvā. Tas pirmā Jāņa bija, man atklāsmes grāmata ir tā pirmā Jāņa, 4. pāns. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli. Jo mēs ticam gan ar prātu, gan ar sirdi, to, ka Jēzus Kristus ir nācis šeit, dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli. Jo mēs ticam gan ar prātu, gan ar sirdi, to, ka Jēzus Kristus ir nācis šeit uz zemes, miris par katru no mūsu grēkiem, lai mēs, kas ticam uz viņu, atzīstam, ka mēs esam bijuši grēcinieki, ka mēs atzīstam viņu, ka mēs viņam mutā apliecinam un sirdī ticam. Ticam uz viņu, atzīstam, ka mēs esam bijuši grēcinieki, ka mēs atzīstam viņu, ka mēs viņam mutā apliecinam un sirdī ticam. Šeit nomirst par mūsu grēkiem, pēc šajā dienā augšām cēlies. Un tā ir mūsu dzīvība. Kristus ir mūsos. Tas vienkārši ir ritīgi bomba. Tātad, kas ir nākamais, ko es arī minēju, par to, ka mēs gribam tā kā veidot šīs attiecības, tas, ka mēs vēlamies dzīvot pēc Dieva prāta, ka mēs tiešām vēlamies, skatāmies Bībelē, kas viņam ir patīkams, mēs arī dzīvojam, mēs cenšamies Dieva prāta, ka mēs tiešām vēlamies, skatāmies Bībelē, kas viņam ir patīkams, mēs arī dzīvojam, mēs cenšamies dzīvot pēc to, kā Dievs vēlas, lai mēs dzīvot. Patīkams. Mēs skatāmies. Jā, šitas ir tas, kas Dievam patīkams, es cenšos tā darīt. Tad ir nākamā, ir tas, kas Dievam patīkams, es cenšos tā darīt. Tad ir nākamā, kas ir uzmanīgs savā rīcībā. To, ka mēs uzreiz šitam papurnu. Nē, tu padomā, kā es Dievu gribēju, ka tu te. Nē, tu padomā, kā es Dievu gribēju, ka tu te. Tu iznest vienkārši visu iztīrīt no visiem horoskopiem, no visām jogas lietām, no visādām taro kārtīm, no visa cita, kas nav Dievam tīkams. Tu vienkārši izmet ārā to visu. Jo tu zini to, ka tavam tēvam tas nepatīk. Tu zini to, ka tavs tēvs nav Dievam tīkams. Tu vienkārši izmet ārā to visu. Jo tu zini to, ka tavam tēvam tas nepatīk. Tu zini to, ka tavs tēvs nav tēvam. Lots, kas rakstīts par tēvam. Lots, kas rakstīts par kaut kā, jo tas lai tas nav kā algdievība, ka tu ieliec mājās, ir tāds, es zinu, ka ir tāda filma vai kāds video, es tādu nepateikšu precīzi, ir tas, kad, vai kāds video, es tādu nepateikšu precīzi, ir tas, kad tu iedod pirkstiņu, ir tāds teiciens, ka iedod pirkstiņu vēlnam, viņš paņems visu tavu roku. Kad tu iedod pirkstiņu, ir tāds teiciens, ka iedod pirkstiņu vēlnam, viņš paņems visu tavu roku. Ja tu atstāt kaut ko dzīvi vienkārši bojās. Un tu lai domās, kas ir tā mazā nianses, kas ir kaut kas palicis, kas reāli vēl joprojām, ko es esmu atļāvusi sātnam savā dzīvē, kāpēc man šitā notiek, kas ir tās lietas, Dievs tev uzrādīs. Viņš tev uzrādīs, viņš tev parādīs, viņš tev atklās ir tās lietas, Dievs tev uzrādīs. Viņš tev uzrādīs, viņš tev parādīs, viņš tev atklās, kas tev vēl ir jāmāk. Kas ir tāds, kas ir savā dzīvē, savās emocijās, savā darbībā un vispār varbūt savā dzīvē vai pat dzīves uztverē. Lai ir savā dzīvē, savās emocijās, savā darbībā un vispār varbūt savā dzīvē vai pat dzīves uztverē. Lai tas prāts būtu saskaņā ar rakstu.
dzīvot saskaņā ar to, kas Dieva prāta, jo mēs gribam saskaņā ar dzīvot saskaņā ar to, kas Dieva prāta, jo mēs gribam, ja mēs esam dzimuši no augšas, mēs gribam dot Dievam tīkam dzīvi. Otra lieta. Dieva prāta, jo mēs gribam, ja mēs esam dzimuši no augšas, mēs gribam dot Dievam tīkam dzīvi. Otra lieta. Kad iet attiecības ar Dievu. Otra lieta ir noņem šķēršļus. Tad noņem šie šķēršļus, kas tev traucē. Un paskatīsimies, atradīsim Jēkaba vēstuli 4:8 ir rakstīts: tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieku un skaidrojiet šaubīgos sirdis. Tā ka mums, ja mēs gribam, mēs izrādām šīs rokas grēcinieku un skaidrojiet šaubīgos sirdis. Tā ka mums, ja mēs gribam, mēs izrādām šīs Dievu. Es gribu par tevi zināt vairāk, Dievs. Es gribu, ka atveries. Es gribu, lai tu vēl vairāk darbojies manā dzīvē. Es gribu vēl vairāk tevi iepazīt. Es gribu, lai vēl vairāk cilvēki redz manīs. Es gribu, lai tu vēl vairāk darbojies manā dzīvē. Es gribu vēl vairāk tevi iepazīt. Es gribu, lai vēl vairāk cilvēki redz manī tevi. Un to, ka tu tiešām attīri sevi no tā, kas tev nav vajadzīgs. Tu attīri sevi no visiem šiem šķēršļiem. Un to, ka tu tiešām attīri sevi no tā, kas tev nav vajadzīgs. Tu attīri sevi no visiem šiem šķēršļiem, kas tev traucē, sekot Dievam, kas tev traucē dzīvot viņa prātā, vienkārši noņem šo šķēršļus. Sekot Dievam, kas tev traucē dzīvot viņa prātā, vienkārši noņem šo šķēršļus. Un arī rakstīts šeit, sekot Dievam, kas tev traucē dzīvot viņa prātā, vienkārši noņem šo šķēršļus. Un arī rakstīts šeit, 8. pantā, par to, kad mēs viņu mīlam, tad mēs padomāsim arī par citiem cilvēkiem, mēs padomāsim arī par viņu. Un, nākamais posms, kāpēc cilvēkiem varbūt spēja būt šajās attiecībās ar Dievu, ir neizsudzētie. Posms, kāpēc cilvēkiem varbūt spēja būt šajās attiecībās ar Dievu, ir neizsudzētie grēki. Tāpēc ļoti silti, kuriem ir iespēja iziet dziļo grēksūdzi. Dievs jums uzrādīs tās lietas, kas jums vēl ir jādod, tās lietas, kas jums varbūt vēl sāp, bet to tā kā neapzināt, tas varbūt neietekmēs attiecības Dievu, varbūt vienkārši, vienkārši tā esmu un tā vienkārši ir, un okay, tas ir tā kā bijis un izbijis, bet īstenībā tev tas iekšēji tomēr vēl grūst. Tas tev iekšēji neļauj pilnībā veidot šīs attiecības ar Dievu un pilnībā viņam uzticēties. Ja vēl kāds tev ir kādreiz sāpinājis, un līdz ar to tu nespēji uzticēties Dievam līdz galam. Tu nespēji viņam paļaut, tu nespēji viņam uzticēties, tu nespēji atļaut pateikt, hei, Dievs, šeit es esmu, sūti mani, veido mani, meklē mani, darbojies ar mani, ko tu gribi. Es esmu šeit. Tavs instruments, mīci mani, mālo mani. Jo man ļoti patīk tā dziesma, par to es esmu mēls tavs, to esi mans šis podnieks, es esmu tavs. Man ļoti patīk tā dziesma, par to es esmu mēls tavs, to esi mans šis podnieks, es esmu tavs māls un dod man veidoja man savās rokās. Un tie ir tik spēcīgi. Tā, kas vēl ir no šķēršļiem, tie ir elki. Kā es arī minēju par šīm niansēm, kad mājās ir kaut kādas lietas, kurus mēs liekam priekšā Dievam, tie ir reāli elki. Un viņi traucē šīm attiecībām ar Dievu. Un, tad kas ir tās lietas, kas te ir arī 1. Jāņa? Paskatīsimies 1. Jāņa vēstulē 21. Man te kaut kas nav pareizi sarakstīts, bet nekas. Tad elki, tad aiz elkiem katra elks ir dēmoni, kas mūs tā kā pakļauj. Un
Un elks var būt pat sieva vai vīrs. Un īstenībā tas nav jāsaprot to, ka viņi būtu kā traucēkļi, bet ja tas tev ir svarīgāks par tavu Dievu, ja tas ir svarīgāks par attiecībām ar Dievu, tad tas jau ir elks. Un svarīgāks par tavu Dievu, ja tas ir svarīgāks par attiecībām ar Dievu, tad tas jau ir elks. Un šis, piemēram, ir tāds brīnišķīgs piemērs, kad tev gāja uz baznīcu, un viņas vīrs stāvēja pie durvīm un teica, tu esi grāvs pāri šim kad tev gāja uz baznīcu, un viņas vīrs stāvēja pie durvīm un teica, tu esi grāvs pāri šim tad es tev nostīšu, ja tu būs beigta, ja tu esi uz baznīcu. Bet, ja tu paliksi šeit, tad nenostīšu. Un sieva pateica, ja tu man palaidīsi, ja es tev tikšu garām, tad es aiziešu uz baznīcu, bet ja tu man nostīsi, tad es nokļūšu jau debesīs pie savu kungu. To, kad tava prioritāte, jeb šis, ka tavs dzīves biedrs nav tavs elks, kad svarīgākais ir tieši Dievs. Arī tavu bērnu var būt, un vēl visāds lietas, bet tev ir jāsaprot to, ka tas Dievam ir jābūt vienmēr pirmajā vietā, prioritātei, jo tas, kas ir tas, viņš tev ir devis dzīvi pirmajā vietā, prioritātei, jo tas, kas ir tas, viņš tev ir devis dzīvību, viņš tev ir devis elpu, viņš tev ir devis visu, un tev ir jābūt viņam vietā. Tātad ir vēl, kas ir jāiedomājas, no kā mēs barojamies. Kāda ir mūsu ieradumi, mūsu rīta rituāli, vai rituāli, kas ir tas, ko mēs klausamies, ko mēs lasām, ar ko mēs esam kopā. Ar to arī ir jāpaskatās. Tātad, jāiepazīst Dievs, Dievs, Jēzus Kristus, jeb Dēls, Svētais Gars, kā mūsu aizstāvs. Un mums ir jāveido ar visām personībām. Jā, 3 ar šīm personībām. Viena persona, bet veidos mums ir jāveido šīs attiecības. Instrumenti, kā mēs varam veidot šīs attiecības ar šīm visām, jeb Dievu, kas ir mūsu dzīvais Dievs, veidos mums ir jāveido šīs attiecības. Instrumenti, kā mēs varam veidot šīs attiecības ar šīm visām, jeb Dievu, kas ir mūsu dzīvais Dievs, lai mēs varētu lasīt, lai mēs varam augt, un kā viņš mums ir atstājis. Lai mēs varētu lasīt, lai mēs varam augt, un kā viņš mums ir atstājis. Kalpotājiem, saviem attiecības. Es gribu būt tavs māceklis. Jā, es grēlos, lai tu strādāts ar mums. Un tā ir tāpus arī. Es gribu būt tavs māceklis. Jā, es grēlos, lai tu strādāts ar mums. Un tā ir tāpus arī bija. Ir Dieva iedvesmot. Un kā šajā grāmatā bija ir. Un tā ir tāpus arī bija. Ir Dieva iedvesmot. Un kā šajā grāmatā bija ir. Dieva svētā gara iedvesmots. Un grāmatā bija ir. Dieva svētā gara iedvesmots. Un dzīvs. Grāmatā bija ir. Dieva svētā gara iedvesmots. Un
dzīvs. Dzīvojam. Lūdzu, lai tiešām Dievs tev atklājās. Lai viņš tev palīdz izprast šo vārdu, kad tu saņem šīs atklāsmes. Pareizi. Nākamais. Lūdz, jeb lūkšana. Esi lūkšanu cilvēks. Ļoti svarīgi, lai tev, kad tu lūdz, neviens netraucē. Un, ko es arī iesaku, ir no rīta, pēc iespējas agrāk, ka neviens nav pamodies, un tev ir brīvs laiks, ka tu to vari darīt. Esi ganāmā pulka vidū, esi draudzē, dzīvā draudzē, kurā runā dzīvu Dievu vārdu. Esi draudzē, kurā mīl, esi draudzē, kurā šis vārds tiek pielietots dzīvē. Un, esi draudzē, kurā šis vārds tiek pielietots dzīvē. Un, es tiešām iesaku būt kristiešu vidū, īstu kristiešu, patiesu kristiešu, nevis ķeksīšu kristiešu, kur tikai uzliek, krustiņu kaklā, un tas arī viss. Bet esi attiecībās ar Dievu un attiecībās ar cilvēkiem, kuri ir patiesi kristieši, kuri atbilst šim vārdam kristietis, kā Kristus sekotājs. Klausies savus draudzes svētrunas, jo tā tev būs vieglāk izprast dzīvā Dieva vārdu, tas ir Bībele, un, protams, skaties, vai tavs mācīties runā saskaņā ar Bībeli. Un tad 4. protams, skaties runā saskaņā ar Bībeli. Un tad 4. protams, kāds ir šis cits, man tad vajag iepazīt ar svētā gara kristību, ka tu vari saņemt šis svētā gara dāvans, viena no tām ir mēļu dāvans, ka tu vari runāt sev nesaprotamās mēlēs, ja ir mēļu dāvans, ka tu vari runāt sev nesaprotamās mēlēs, ja valodā, ko arī mācekļi saņēma, dienā, kad sāk runāt dažādās mēlēs, un cilvēki teica, viņi ir mēlēs, ja valodā, ko arī mācekļi saņēma, dienā, kad sāk runāt dažādās mēlēs, un cilvēki teica, viņi ir dzērušies. Bet kā viņi te ir, vai galilieši, vai kā, un kā tam mēs dzirdam pēkšņi savus mātes valodu. Un, zinībā, tik interesanti, vai galilieši, vai kā, un kā tam mēs dzirdam pēkšņi savus mātes valodu. Un, zinībā, tik interesanti, kad es